Ogres rajona slimnīca ir sākusi apjomīgu programmu jauno ārstu piesaistei. Ārstniecības iestāde ne tikai sagādā izcilus darba apstākļus rezidentiem, bet arī mājvietas. Slimnīcas vadītājs Dainis Širovs ir gandarīts, cik daudz topošo dakteru par savu darba vietu izvēlas Ogri. Un slimnīca, lai nodrošinātu mūs ar nepieciešamiem speciālistiem, ir izremontējusi 21 dzīvokli bijušajā poliklīnikas ēkā, radot brīnišķīgus apstākļus jauniem speciālistiem un iespēju izvēlēties darbu mūsu slimnīcā. Labdien! Mani sauc Renārs Černičenko, esmu traumatoloģijas un ortopēdijas 3. gada rezidents, un es turpmāk dzīvošu ārstu mājā, kas atrodas jaunbūvētā Ogrē. Renārs ir frontes līnijas pirmajā ierindā. Ikdienā strādā slimnīcas uzņemšanā. Pats ir ogrēnietis un lepojas ar savu slimnīcu. Šitien ļoti burvīga, izremontēta un tehniski, iespēju pilna slimnīca, kur var tālāk arī attīstīties, pilnveidot, sevi kā speciālistu un turpmāk arī palīdzēt pacientiem, kā tu redzi un var pielietot mūsdienu tehnoloģijas. Otolaringoloģe Aija Emsiņa strādā Ogrē jau 3 gadus. Gan pieņem pacientus, gan operē. Daktere slimnīcā sākusi strādāt uzreiz pēc rezidentūras. Viņu priecē tas, ka slimnīca sniedz profesionālo brīvību, ļāvusi pašai nokomplektēt instrumentus un aparatūru. Pielietot sanāk bieži. Operācijas sanāk diezgan daudz, nedēļā vismaz 4–5, atkarībā no tā, cik daudz un kādi ir pacienti. Šodien, piemēram, izoperēju 2 mazus bērnus, aizdeglunas mandeli, kakla mandeles un pieaugušiem reponēju degunu kaulu lūzumu. Bija skaidrs, ka šeit ir iespējas turpmāk strādāt un strādāt tā, kā es vēlos, tā, kā es redzu, ka tas būtu gana labi. Pediatris Svetlana Ince strādā dzemdību nodaļā. Viņai prieks, ka var palīdzēt bērniem. Ogres slimnīca ir ļoti jauka vieta jaunajiem speciālistiem, kur strādāt. Šeit tiešām jauni speciālisti var attīstīt savas prasmes un iemaņas. To var iztenot tāpēc, ka pirmkārt šeit ir ļoti laba darba vide un ļoti draudzīgs kolektīvs, kas ir, man liekas, īpaši svarīgs jaunajam ārstam. Man kā bērnu alergologam arī Ogres vadība ļoti palīdzēja, jo no pagājušā gada es strādāju kā bērnu alergologs un, protams, bija nepieciešams aprīkojums kabinetam. Un Ogres slimnīcas vadībā to arī atbalstīja, īstenoja. Anita Ungure ir no Ikšķiles. Arī viņa plāno dzīvot jaunizbūvētajā dakteru mājā pie slimnīcas. Viņas specializācija ir ginekoloģija. Pirmās dienas slimnīcā nav bijušas tās vieglākās. Es atceros pirmās vairākas savas darba dienas, kad uzņemšanas nodaļā pieplūda tik daudz pacientu, ka ātrās palīdzības mašīnas stāvēja vēl aiz durvīm, un mēs kopā ar atbildīgo ārstu cīnījāmies no paša rīta līdz vakaram ar pacientu plūsmu, bet tikām galā. Man likās, tas ir diezgan satraucošs darbs, bet pamazām sapratu, ka to visu var tikt galā un arī... Ogres slimnīcā Anita piepilda savu sapni. Tas ir aicinājums no paša sākuma, un sapnis, protams, ir pirmkārt palīdzēt savam pacientam, cik tas ir iespējams, vai nu atvieglot ciešanas, vai arī pilnībā izārstēt tā, ka pacients no slimnīcas mājās dodas pat dažreiz veselāks nekā iepriekš bijis pirms slimības.